šī otrā reize par evaņģēliju. Izlasīju iepriekš nosaukumus, kādi ir doti evaņģēlijiem, un ka no tiem jau mēs varam noprast, par ko ir runāts. Kur bija par to, ka tā ir labā vēsts, par to, ka tas ir miera evaņģēlijs, Dieva valstības evaņģēlijs, žēlastības evaņģēlijs, Kristus evaņģēlijs. Šie dažādi nosaukumi, kas viņam ir. Un arī par šīm 4 rakstvietām, kas ir vecajā derībā, kas apraksta par to, kas ir šī labā vēsts, kura nāks caur Jēzu Kristu. Un kā tā runā par to, ka Dievs nāk pie cilvēkiem valdīt un atalgot, un par to, ka viņš nāk mierināt tos, kas ir Ciānā un Jeruzālēmē, un par to, ka caur viņu ir glābšana visiem ļaudīm, caur viņa nāvi, un ka tiesa tika izvesta ne tikai jūdiem, bet arī pagāniem, un arī, kas dažādi apsolījumi tur ir ietverti. Un viena lieta, no ko mēs varam skaidri redzēt 1. korintiešiem 15, kur es izlasīju iepriekš, par to, kā Jēzus, par to, ka Pāvils teica, šis ir evaņģēlijs, ko es jums pasludināju, kuru jūs uzņēmāt un kurā jūs arī stāvat. Viena lieta, ko mēs varam skaidri redzēt, ir tas, ka šis evaņģēlijs, jeb šī labā vēsts nav vienkārši par laba vēsts par kaut ko, bet ka tā ir par personu, par Jēzu Kristu, caur kuru nāk šī labā vēsts. Tad, kad mēs lasam arī vecajā derībā, tur rakstīts pasludini šo labo vēsti, un tur rakstīts tavs Dievs valda, vai arī lūk jūsu Dievs. Viņš ir šī labā vēsts, ka viņš nāca šeit uz zemes. Un šī labā vēsts cilvēkiem. Es gribu izlasīt no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā, kas ir viena no pirmajām rakstvietām chronoloģiski pēc laika, bet ne pēc Bībelē. Bet Lūkas evaņģēlija, jo Bībelē Lūkas evaņģēlijs ir 3. evaņģēlijs, bet Lūkas evaņģēlijā ir pierakstīts laiks pirms Jēzus piedzimšanas un par viņa piedzimšanu. Un kad viņš piedzima, tur rakstīts, un tajā pašā apvidū bija gani, palikdami laukā, naktī sargādami savu ganāmpulku. Un tā kunga eņģelis nāca uz viņiem, un tā kunga godība spīdēja ap tiem, un tie gauži baidījās. Un eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, jo lūk, es jums nesu labas vēstis par lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis glābējs, kas ir Kristus, tas kungs. Viņš saka, ka viņiem nāk labas vēstis par lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Un caur Jēzu nāca šīs labās vēstis. Viņš saka, kas ir šī labā vēstis? Jums ir piedzimis glābējs, Kristus, tas kungs. Un līdzīgi tāpatās arī mūžīgu dzīvību. Mūžīga dzīvība nav vienkārši mūžīga dzīvība, ka tev kāds viņu iedod un tev viņa ir mūžīga dzīvība. Bet mūžīga dzīvība mēs varam lasīt, ka Jēzus ir šī mūžīgā dzīvība, vai arī, ka Dievs ir šī mūžīgā dzīvība. Jānis savā vēstulē 5. nodaļā saka par to, ka tas ir tas, ko mēs jums esam sludinājuši, un ka tas ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīve, un viņš runā par Jēzu, Dieva dēlu, ka viņš ir šī mūžīgā dzīve. Līdzīgi arī šis evaņģēlijs, šī glābšana, tas ir par šo personu, kas ir nākusi par Jēzu Kristu, un caur viņu arī ir glābšana un visi apsolījumi. Un šeit viņš saka Lūkas evaņģēlijā, jums ir dzimis glābējs, Kristus, tas kungs. Un arī 3 lietas viņš apraksta par to, kas viņš ir. Dāvida pilsētā dzimis glābējs, Kristus kungs. Un es teicu, ka es lasīšu no vecās darības un pēc tam no jaunās, un tagad es sākšu no jaunās darības par to, kas ir teikts, kas ir šī labā vēsts, jeb evaņģēlijs. Un Marka evaņģēlijs, mēs varam paskatīties, visa šī grāmata saucās par evaņģēliju, arī Mateja, Lūkas un Jāņa, visas saucās par evaņģēliju. Tāds, ka viņas apraksta, ko Jēzus nāca darīt, kas viņš bija un ko viņš nāca darīt. Un Marka evaņģēlijs, viņš iesākas ar šādiem vārdiem: Jēzus Kristus, Dieva dēla, evaņģēlija iesākums. Tātad tas ir tas laiks, kad reāli sāka piepildīties tās lietas, kas bija apsolītas. Jo lai arī tajā brīdī, kad Jēzus bija piedzimis, viņš saka, ka ir nākusi laba vēsts, Jēzus vēl neko nedarīja. Jēzus bija šajā silītē, un viņš gulēja, un viņš neko arī fiziski tādā veidā nespēja darīt, jo viņš bija piedzimis kā cilvēks. Tad viņš pieauga, un tad viņš tika dots cilvēkiem, un
tad caur viņu šī labā vēsts nāca tuvu, kur rakstīts praviešos, Lūk, es sūtu savu vēstnesi tava vaiga priekšā, kas sagatavos tavu ceļu tavā priekšā. Saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet tā kunga ceļu, taisiet taisnas viņa tekas. Jānis kristīja tuksnesī un sludināja nožēlas kristību grēku atlaišanai. Te ir šis pravietojums, kur es lasīju par labo vēsti vecajā derībā un Jesajas 40. nodaļā, un šeit rakstīts, ka tas ir evaņģēlija iesākums, kur nāk šis sludinātājs, kurš saka, ka viņš sagatavo tā kunga ceļus. Un Jānis bija šis sludinātājs, kurš deva liecību par gaismu, lai visi ticētu. Un tur teica, un viņš sludināja sacīdams, pēc manis nāk viens varenāks par mani, kura kurpju siksnas es neesmu cienīgs noliekties un atraisīt. Es patiesi jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar svēto garu. Šeit ir, lai arī Marka evaņģēlijs nav pirmā vieta, kur parādās par vārds evaņģēlijs, šeit rakstīts, ka tas ir evaņģēlija iesākums, ka Jānis Kristītājs bija šis sludinātājs, šis ķēniņa vēstnesis, šis dieva vēstnesis, saucēja balss tuksnesī, kurš nāca sagatavot ceļu tam ķēniņam, jeb kungam, kur mēs arī lasam, ka šī labā vēsts ir tavs dievs valda, vai arī lūk, jūsu dievs. Tā bija Jesajas 52, kur rakstīts, cik skaistas uz kalniem ir to kājas, kas nes labas vēstis, kas pavēsta mieru, kas nes labas vēstis par labumu, kas pavēsta glābšanu, kas Cijānai saka, tavs dievs valda. Jānis Kristītājs bija šis, kurš sāka nest šo labo vēsti, un viņš norādīja uz to, kurš nāk, ka nāk šis dievs, kurš valda. Un tātad mēs redzam, kā šis evaņģēlijs iesākās, ir tas, ka viņam tiek sagatavots ceļš tam kungam, viņš sludina grēku nožēlu, un viņš kristī šos cilvēkus apliecinātu šo grēku nožēlu, lai šīs kristības, kas apliecina grēku nožēlu. Un viņš stāsta, ka tūlīt nāks kāds, kurš ir varenāks, kurš kristīs ar svēto garu. Un arī šīs lietas ietver to, kāds bija viņa uzdevums. Kāpēc viņš kristīja ar svēto garu? Līdzīgi jautājums varētu būt, kāpēc Jānis kristīja ar šo ūdeni. Un ka tam visam bija nozīme, ko Jēzus nāca darīt. Un pēc Jāņa Marka evaņģēlijs ir ļoti īsi pārskrien pāri visiem sākotnējiem notikumiem. Citos evaņģēlijos ir nedaudz vairāk, Mateja un Lūkas. Bet Marka evaņģēlijā viņš pārskrien pāri un tajā pašā nodaļā jau ir rakstīts par Jēzu. Tad pēc tam, kad Jānis tika ielikts cietumā, Jēzus nāca uz Galileju, sludinādams Dieva valstības evaņģēliju. Pirms brīža Jānis sludināja, bet tagad Jēzus pats sludina šo evaņģēliju. Rakstīts, ka viņš nāca un sludināja, un jūs varētu likt katrā vietā, kur rakstīts evaņģēlijs, varētu likt labā vēsts. Viņš nāca un sludināja Dieva valstības evaņģēliju, sacīdams, laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu klāt. Nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēlijam. Viņš saka, kas ir šī labā vēsts? Viņa labā vēsts ir Dieva valstība ir tuvu klāt. Un ko viņš sagaida no tiem, kuriem viņš sludina? Viņš sagaida nožēlojiet grēkus un ticiet šai labai vēstī par Dieva valstību, par šo valdnieku, kas nāk. Kas arī Mateja evaņģēlijā ir aprakstīts, kad ir atnākuši šie austrumu gudrie, un viņi meklēja, kur viņš ir piedzimis, tur rakstīts, un tu Bētleme Jūdas zemē neesi vismazākā starp Jūda prinčiem, jo no tevis nāks pārvaldnieks, kas valdīs manas ļaudis Izrēlu. Šī ir labā vēsts, kas nāk par valstību. Un arī Jāņa evaņģēlijā, lai arī viņš ir sarakstīts nedaudz citādāk, Jāņa evaņģēlijs ir sarakstīts pēc visiem pārējiem evaņģēlijiem, viņš ir sarakstīts nedaudz citādāk. Tur doma ir tā pati par šo valdnieku, kurš nāk valdīt un glābt cilvēkus. Un ir rakstīts par to, kur viņš nāca. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas pats iesākumā bija pie Dieva. Rakstīts, un viņš visu taisīja, un bez viņa nekas netika taisīts, kas tika taisīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un gaisma spīd tumsā, un tumsa to neaptvēra.
Bija cilvēks sūtīts no Dieva, kura vārds bija Jānis. Tas pats nāca liecības dēļ dot liecību par gaismu, lai visi caur viņu varētu ticēt. Tad, kad mēs lasām Marka evaņģēliju, tur rakstīts šis evaņģēlija iesākums, un tad nāk Jānis, un viņš sludina par to, ka nāks kungs. Bet tad, kad Jānis, vai teikt evaņģēlists, kad viņš rakstīja šo evaņģēliju, Jānis apustulis, viņš rakstīja šo evaņģēliju, viņš arī raksta par Jāni. Viņš raksta, Jānis nāca, un viņš nāca dot liecību par gaismu, bet viņš deva dažus pantus pirms tam iepriekš, kas saka, kas ir šī gaisma. Viņš saka, vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un viņš saka, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Viņš bija šī gaisma. Un tātad Jānis, kurš nāca sludināt, nožēlojot grēkus, un Dieva valstība ir tuvu klāt, viņš runāja par šo gaismu, jeb par šo Dievu, jeb par šo vārdu, kurš nāks. Un tur rakstīts tā bija, ka viņš nebija tā gaisma. Jānis nepārprotami nebija tā gaisma, bet viņš tika sūtīts dot liecību par to gaismu. Tā bija patiesā gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk pasaulē. Viņš bija pasaulē, un pasaule tika taisīta caur viņu, un pasaule viņu nepazina. Kad mēs skatāmies arī uz iepriekšējiem evaņģēlijiem, mēs redzam, ka ļoti daudz ir uzsvars uz to, ka Jēzus nāca pie jūdiem un izrēlēšiem, un tā bija vieta, kur viņš pa priekšu nāca, kā tas bija arī praviešos apsolīts. Bet tad, kad mēs lasām Jāņa evaņģēliju, viņš ļoti bieži saka par pasauli. Viņš saka, šī bija gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk pasaulē. Ka viņš nebija nācis tikai pie jūdiem, bet ka viņš bija nācis pie visas pasaules. Un rakstīts, viņš bija pasaulē, un pasaule tika taisīta caur viņu, un pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, un savējie viņu nepieņēma. Te viņš runā par fiziski jūdiem un izrēlēšiem. Viņš nāca pie šīs tautas, šī tauta viņu nepieņēma. Bet cik vien viņu pieņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva dēliem, proti tiem, kas tic uz viņa vārdu, kas bija dzimuši ne no asinīm, ne no miesas gribas, ne no cilvēka gribas, bet no Dieva. Un vārds tika darīts par miesu un mājoja starp mums, un mēs redzējām viņa godību kā tēva vienpiedzimušajam, pilnu žēlastības un patiesības. Es gribēju aizsīt vienu raksturvietu, ko es tikko lasīju, pagājušajā reizē. Jesajas 40. nodaļā, kur rakstīts par šo labo vēsti, kas nāks. Te rakstīts Jāņa evaņģēlijā, mēs redzējām viņa godību kā tēva vienpiedzimušajam. Tad viņš bija vienīgais, kurš bija vēl piedzimis no tēva. Visi pārējie, mēs esam dzimuši fiziski no cilvēkiem. Mēs nesam Ādama tēlu šobrīd, mēs esam Ādama līdzībā. Tad viņš bija vienīgais, kurš bija piedzimis no Dieva tādā veidā. Un rakstīts, ka viņš nesa viņa godību. Mēs redzējām viņa godību kā vienpiedzimušā no tēva. Un Jesajas 40 rakstīts, kad tiks sagatavots ceļš, tur rakstīts, taisiet taisnu lielceļu tuksnesī mūsu Dievam, ikviena ielē tiks paaugstināta, un ikviens kalns un pakaltnes tiks darīts zems, un līkais tiks darīts taisns, un nelīdzinās vietas līdzinas. Tad viss tiek sagatavots šis ceļš, un rakstīts, un tā kunga godība tiks atklāta, un visa miesa to redzēs kopā. Te ir rakstīts par šo Jēzu Kristu, kurš nāca parādīt Dieva godību. Un Kolosiešu vēstulē un arī citās vietās jaunajā derībā, kur Pāvils pēc tam skaidro, rakstīts, ka viņā mājoja visa dievišķā godība ķermeņa veidolā. Ka viņā bija visa dievišķā godība, Jēzu Kristu. Viņš bija šī gaisma, kas nāca apgaismot ikvienu cilvēku pasaulē. Kā es teicu, Jāņa evaņģēlijs liek lielu uzsvaru uz to, ka viņš bija ne tikai jūda dievs, bet arī pagānu dievs, jo šeit ir vairākas, mēs jau lasījām, vairākas lietas, kas norāda, ka viņš nāca pie visiem, ka viņš nebija tikai mazai grupai, bet ir rakstīts iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, ka viņš runā par Dievu, kurš ir pār visu, un viņš saka, ka viņš visu taisīja, un viņš nāca pasaulē, un viņš nāca pasaulē pie visiem cilvēkiem. Pasaule viņu nepazina, un rakstīts, ka viņš ir apgaismojis vienu cilvēku, kas nāk pasaulē. Un Jāņa evaņģēlijs, ja jūs zināt, tur rakstīts dažādas šīs raksturvietas par to, ka jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja,
vai arī par to, ka viņš ir sūtījis dēlu, lai viņš būtu pasaules glābējs. Tad viņš ļoti daudz uzsver šo tēmu, ka Jēzus nāca, lai visa miesa redzētu Dieva godību. Un, kad mēs atgriežamies atpakaļ pie Marka evaņģēlija un Mateja evaņģēlija un Lūkas evaņģēlija, viņi nedaudz atšķirās no Jāņa evaņģēlija. Jānis nestāsta tādā veidā, kā viņi to stāsta. Bet šajos evaņģēlijos, pirmajos 3, rakstīts, ka viņš nāca sludināt Dieva valstība ir tuvu klāt, nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēlijiem. Jāņa evaņģēlijā ir par to runāts. Kad viņš sarunājas ar Nikodēmu, viņš par to runā. Bet Jānis uzsvēra lietas, kuras netika uzsvērtas iepriekšējos evaņģēlijos, un tāpēc viņš uzsvēra to nedaudz citādāk, un viņš to pašu pateica nedaudz citādāk, kur Jānis Kristītājs sludināja, nožēlojiet grēkus, jo Dieva valstība ir tuvu klāt, un tad, kad viņi nožēloja grēkus, viņš viņus kristīja, lai viņi varētu būt šajā Dieva valstībā, lai tad, kad Jēzus nāk, viņš no šiem kristītājiem varētu izveidot savu valstību. Bet Jāņa evaņģēlijā teikts, ja cilvēks nepiedzimst no jauna, viņš nevar redzēt Dieva valstību. Tātad, kas bija tie, kas piedzima no jauna? Tie paši, kas nožēloja grēkus. Piedzimt no jauna, tas ir tas pats. Kad viņš saka, ja cilvēks nepiedzimst no jauna, viņš nevar redzēt Dieva valstību. Un tie, kuri nenožēloja grēkus, ja nepiedzima no jauna, tad, kad Jānis sludināja, viņi nevarēja redzēt Dieva valstību, tāpēc arī Nikodēms neredzēja Dieva valstību, tāpēc arī daudz citi neredzēja šo Dieva valstību un šo valdnieku, par kuru es arī nedaudz runāju pagājušajā nedēļā, kad es runāju par šo ķēniņu. Bet te, kad mēs skatāmies uz jauno derību, un kā es teicu, pirmā vieta, kur parādās vārds evaņģēlijs, šis evaņģēlijs tiek saukts par valstības evaņģēliju. Mateja 4:23 ir teikts, un Jēzus, pēc tam, kad viņš bija kristīts, un pēc tam, kad viņš bija tuksnesī bijis kārdināts, nākamā lieta, ko viņš dara, rakstīts, viņš gāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams starp ļaudīm visu veidu neveselības un visu veidu slimības. Tā ir rakstīts, kad parādās šis vārds evaņģēlijs jaunajā darībā, ja vispār Bībelē, pirmā vieta ir rakstīts, ka viņš sludina valstības evaņģēliju. Tā ir citiem vārdiem labā vēsts par Dieva, jeb debesu valstību, un arī par valdnieku, jo ikvienai valstībai ir valdnieks. Valstība nenāca viena pati. Un arī Mateja 9 tas pats pieminēts, Mateja 24, Marka 1:14, kuru es arī lasīju. Tad pēc tam, kad Jānis tika ielikts cietumā, Jēzus nāca uz Galileju sludinādams Dieva valstības evaņģēliju. Arī Lūkas evaņģēlijā, par to rakstīts Lūkas 8, ir teikts, pēc tam notika, ka viņš gāja caur ikvienu pilsētu un ciematu sludinādams un pavēstīdams līksmo vēsti par Dieva valstību, un tie 12 bija ar viņu. Tad viņš citiem vārdiem pasaka to pašu. Šis evaņģēlijs, ja šī līksmā vēsts, kas dod prieku, kas dod līksmību par Dieva valstību. Un evaņģēlija iesākumā, tad sākumā sludina Jānis, ka nāks šis valdnieks, ka nāks Dievs. Pēc tam Jēzus sludina, kad Jānis ir ielikts cietumā, tad viņš sludina to pašu. Dieva valstība ir tuvu klāt, nožēlojiet grēkus, ticiet tam, ko es sludinu, ticiet šim evaņģēlijam. Un pēc tam viņš arī māca, ka jāsludina mācekļiem. Un mēs varam redzēt, sākumā mācekļi gāja pie izrēlēšiem. Viņi negāja apkārt par visām tautām, bet pēc tam Jēzus lika iet pie visām tautām. Bet sākumā Mateja 10. nodaļā mēs varam redzēt, kur viņš saicināja kopā savus 12 mācekļus, un viņš rakstīts, un viņš tiem deva spēku un autoritāti pār visiem vēlniem un dziedēt slimības. Un viņš tos sūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt neveselos. Un viņš pēc tam dod norādes, kā viņiem tas jādara. Tātad viņš saka, ejiet sludiniet Dieva valstību. Un tur rakstīts, un tie aizgāja un gāja caur miestiem, sludinādami evaņģēliju un visur dziedinādami. Tātad viņš saka, sludināt Dieva valstību, tas ir tas pats, kas sludināt evaņģēliju. Marka evaņģēlijā arī ir rakstīts, ka viņi gāja sacīdami cilvēkiem, lai viņi nožēlo grēkus. Mateja 10, 7, man liekas, tas nav Mateja 10, 7, tas ir Mateja 10, 7, es iepriekš lasīju no Lūkas evaņģēliju, tur bija rakstīts sludināt Dieva valstību, un tad viņi sludināja evaņģēliju. Bet Mateja 10, 7, kur viņš arī dod šo pašu norādi mācekļiem, viņš saka, un ejot,
sludiniet, sacīdami, Dieva valstība ir tuvu klāt. Un šeit piepildās šie vārdi, kas Jesajas 52. nodaļā bija rakstīti, cik skaistas uz kalniem ir to kājas, kas nes labas vēstis, kas pavēsta mieru, kas nes labas vēstis par labumu, kas pavēsta glābšanu, kas Ciānai saka, tavs Dievs valda. Mācekļi bija ietverti tajā, viņiem bija, caur viņiem piepildījās šis pravietojums. Un šis ir arī aprakstīts Romiešiem 10. nodaļā, kur ir ļoti populāra rakstieta, kur Pāvils salīdzina jauno darību un veco darību, un viņš salīdzina likuma darbus un ar ticību Kristum. Un viņš runā ļoti daudz par jūdiem un par izrēliešiem, par to, kā viņi zinās pēc taisnības, bet to neaizsniedza. Ka viņi zinās pēc taisnības, mēģinot izdarīt likuma darbus, un viņi nekad to neaizsniedza. Viņi nekad neaizsniedza taisnību, bet viņš saka savukārt, ka pagāni, kuri nedzinās pēc taisnības, aizsniedza šo taisnību. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi ticēja. Tāpēc, ka viņi ticēja šim sludinātajam vārdam. Un, jo viņš saka, ka Kristus ir par taisnību, kā viņš savādāk teica, Kristus ir likuma gals par taisnību ikvienam, kas tic. Ka viņš ir tas, kā būtu jābūt loģiskajam rezultātam, ja tu mēģini darīt likumu, tad tu saproti, ka tev tas nav iespējams, bet ka Jēzus ir tas, uz kuru tu ceri. Bet atgriežoties Romiešiem 10. nodaļā, viņš saka, kas vien tic uz viņu netiks apkaunots. Viņš saka, jo raksts saka, kas vien tic uz viņu netiks apkaunots, jo nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo tas pats kungs pāri visiem ir bagāts visiem, kas sauc uz viņu, jo kas vien sauks uz tā kunga vārdu, tiks izglābts. Un es esmu runājis par šo raksturvietu, un man varētu iedevis pamatu ticēt tam, ka te nav runāts par glābšanu no grēkiem. Te runāts par nedaudz kaut ko citu, jo šeit arī tiek citēts no vecās darības, rakstītas no Joēla grāmatas, kur rakstīts par to, ka Ciānā būs glābšana, un tur teikts, kas viens augs uz to kungu, tas tiks izpestīts vai izpestīts Ciānā. Un līdzīgi arī viņš piemina Apostoļu darbos 2. nodaļā. Un tālāk te ir rakstīts, un visi vārdi, kur Bībelē runāts par glābšanu, tas neatiecas uz glābšanu no grēkiem. Te ir par to, kas sagaida tos, kas tic evaņģēliem, kas paklausa evaņģēliem. Jo tur teikts, kā tad tie sauks uz viņu, uz kuru tie nav ticējuši, un kā tie ticēs uz viņu, par kuru tie nav dzirdējuši, un kā tie dzirdēs bez sludinātāja, un kā tie sludinās, ja vien tie nav sūtīti. Tātad te ir rakstīts par to, ka šī glābšana nāk, tad, ja kāds tiek sūtīts, viņš sludina, tie cilvēki dzird, viņi tic, un tad, kad viņi tic, viņi sauc uz tā kunga vārdu. Tā ir tā secība, kas te pierakstīta. Bet visi cilvēki netiek glābti ar to, ka kāds tieši sludina tieši šo vēsti, jo te rakstīts, mēs lasījām par to, kad bija evaņģēlija iesākums. Un cilvēki tiek glābti, kad viņiem Dievs parāda viņu grēkus, kad Dievs viņiem atklāja viņu grēkus, un tas varbūt, ka viņi paši lasa Bībeli, tas varbūt arī, kad kāds neticīgais viņam pastāstīt. Tam nav obligāti jābūt tieši šiem apostoļiem vai Dieva sūtītajiem mācekļiem, kas viņam sludina evaņģēliju. Bet te runāts nedaudz par kaut ko citu. Viņš saka, bet tie visi nav paklausījuši evaņģēlijiem, jo Jesajas saka, kungs, kurš ir ticējis mūsu liecībai? Bet es saku, vai tie nav dzirdējuši? Jā, patiesi to skaņa izgāja visā zemē un to vārdi līdz pasaules galiem. Bet es saku, vai Izraēls nezināja? Vispirms Mūzes saka, es provocēšu jūs uz greizsirdību caur tiem, kas nav ļaudis, un caur muļķīgu tautu es jūs sadusmošu. Šeit viņš rakstīts, ka kas vien tic, netiks apkaunots. Tad šis ir evaņģēlijs visām tautām. Vai arī kas uz viņu sauks, tas tiks izglābts. Bet pa priekšu viņi dzird šo sludināšanu. Sludināšanu par šo valdnieku, kurš nācis. Un te viņš saka, un viņš uzdod jautājumu. Kā Jesajas saka, kungs, kurš ir ticējis mūsu liecībai? Un kad viņš uzdod šo jautājumu, tas ir Jesajas 53. nodaļa,
kur rakstīts par Jēzu Kristu, kurš nāk un mirst mūsu dēļ, kur rakstīts, kurš ir ticējis mūsu ziņojumam un kuram tā kunga elkonis ir atklāts. Un Jesajas 52, es lasīju par šo labo vēsti arī, kur pieminēts. Un kad piepildījās šis pravietojums? Tad, kad Jēzus nāca un viņš sludināja jūdiem apkārt, tad evaņģēlijs pa priekšu nāca pie jūdiem. Un Jēzus arī teica, glābšana ir no jūdiem. Ne tāda glābšana, no kuras cilvēki tiek glābti no grēkiem visos laikos, jo jūdi nebija visos laikos. Ābrahāms tika glābts, kad viņš dzirdēja no Dieva to, kas viņam tika teikts. Noā, tāpat Ēnoks, tāpat Ieps un daudz citi. Viņš saka, glābšana ir no jūdiem. Un arī, ka romiešiem arī viņš vairākas reizes uzsver, ka šis evaņģēlijs ir Dieva spēks tiem, kas tic, un viņš saka, vispirms jūdam un arī grieķim. Tad viņš saka, ka pa priekšu šis nāca pie jūdiem un pēc tam pie grieķiem. Un arī mācekļi viņi pa priekšu nāca pie jūdiem, pie izrēliešiem, un pēc tam viņi nāca pie visas pasaules. Un tad viņš saka, ka tiem, kuriem viņš pirmais nāca, tie neticēja. Un arī Jāņa evaņģēlijā teikts, ka viņš nāca pie savējiem, un savēji viņi neuzņēma. Un Jēzus teica, kad piepildījās šis vārds, tad, kad viņš bija viņu vidū, un viņš sludināja. Un tur rakstīts Jāņa 12:37, bet kaut arī viņš bija darījis tik daudz brīnuma darbu viņu priekšā, tomēr te neticēja uz viņu, lai pravieša Jesajas vārds varētu piepildīties, kuru tas runāja. Kungs, kurš ir ticējis mūsu vēstī un kuram tā kunga elkonis ir ticis atklāts. Tā kā Jēzus bija viņu vidū, tad piepildījās tas, ko Jesaja bija runājis par viņiem tālāk. Un tas ir aprakstīts romiešiem 10. nodaļā, ka tas ir tas brīdis, kad Jēzus nāca, šis valdnieks nāca pie jūdiem, un viņi viņu nepieņēma. Tas nozīmē, ka visi viņu nepieņēma, tie, kas ticēja, tie viņu pieņēma. Bet pēc tam viņš tika sludināts visā pasaulē. Un šādu pavēli viņš arī deva mācekļiem. Un šis ir iemesls, kāpēc Jēzum bija jāuzkāpj debesīs, lai viņš varētu būt visā pasaulē. Jo mēs ticam, ka mūsu draudzē ir Jēzus. Bet tāpatās arī jebkurā citā pasaulē, kur ir draudze, tur ir Jēzus. Bet ja viņš bija fiziski ķermenī, viņš nevarēja būt visur. Viņš bija tajā vietā, kur bija viņa mācekļi. Un viņš teica, tāpēc es jums došu citu mierinātāju. Un viņš būs ar jums. Un arī viņš teica, es būšu ar jums līdz pasaules galam. Jēzus ir ar mums līdz pasaules galam. Bet viņam bija jāuzkāpj augšā, lai viņš varētu dot šo mierinātāju, jeb svēto garu, caur kuru šī liecība, šī labā vēsts tiek sludināta visai pasaulē. Un Marka evaņģēlijā 16. nodaļas beigās viņš sacīja, ejiet visā pasaulē un sludiniet evaņģēliju ikvienai radībai. Tas, kas tic un tiek kristīts, tiks izglābts, bet tas, kas netic, tiks nosodīts. Tad viņš saka, ka šis evaņģēlijs, ko jūs pirms tam sludinājāt jūdiem šajās pilsētās, viņš saka, tagad ejiet visur sludiniet, jo tā tas bija paredzēts. Kad mēs lasījām Jesajas grāmatā, vairākas vietās mēs pamanījām, ka rakstīts, viņš izvedīs tiesu pagāniem, vai arī visa miesa redzēs viņa glābšanu. Ka viņš ir ne tikai jūdu dievs, bet viņš ir arī pagānu dievs. Un te rakstīts, kas ir iedaļš šajā evaņģēlijā? Viņš saka, ejiet sludināt evaņģēliju, vienai radībai tas, kas tic un tiek kristīts, tiks izglābts, bet tas, kas netic, tiks nosodīts. Tad viņš saka, tic un tiek kristīts. Un šeit rodas šī nesaprašana par to, ko tad tas īsti nozīmē, kas katoļiem un pēc tam protestantiem ir pārgājusi, ka glābšana nav tikai tad, kad tu tici, bet tad, kad tu tiec kristīts. Un jautājums ir, kāda glābšana? Un tas, ko mēs varam redzēt, ir, ka te runāts nevis par glābšanu no grēkiem, bet viņš runāts par to, ka tu esi viņa valstībā, un to, ka tu esi viņam padots, un ka viņš ir tas, kurš par tevi rūpējas, kā viņš teica, arī kā viņš nāks ganīt savu ganāmpulku. Un apostoļu darbos mēs varam lasīt, ka viņi pēc tam dodas un viņi sludina. Sākās vajāšanas, un man liekas, tur vajāšanām Dievs panāca, ka viņi tiešām gāja un sāka sludināt visā pasaulē, jo pirms tam viņi joprojām turējās apkārt pa tām pilsētām, kurām viņi bija sludinājuši. Bet apostoļu darbi 8. nodaļā rakstīts, tāpēc tie, kas bija izkaisīti, gāja visur, sludinādami vārdu. Tād Filips nogāja uz Samarijas pilsētu un tiem sludināja Kristu.
Un tas ir tas pats evaņģēlijs, jo Filips arī bija šis evaņģēlists, kā viņš tiek saucts. Un tur ir rakstīts, kad viņš bija Samarijā, un viņš sludināja vārdu, ja viņš sludināja Kristu. Rakstīts, ka tie ticēja Filipam, kas sludināja attiecībā uz Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie tika kristīti, gan vīrieši, gan sievietes. Tad joprojām tas pats evaņģēlijs. Kad Jānis nāca un viņš teica, nožēlojiet grēkus un ticiet, viņš neteica, bet nožēlojiet grēkus, jo Dieva valstība ir tuvu klāt. Un tad viņš kristīja. Šīs lietas ir saistītas. Ka tie, kas grib būt Dieva valstībā, viņiem ir jānožēlo grēki, viņiem ir jākristās, lai viņi varētu būt Dieva valstībā. Viņi varētu pievienoties. Un te rakstīts, tie, kas dzirdēja šo vārdu par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie, kas saprata, ko nozīmē šī valstība, viņi kristījās. Un tur arī teica, Cīmanis pats arī ticēja, un viņš tika kristīts. Labi, es nezinu, kāpēc to tas ir, bet tātad šis pats evaņģēlijs, kur viņš sludināja, arī pieminēt 25. pantā, un ka tie bija apliecinājuši un sludinājuši tā kunga vārdu, atgriezās uz Jeruzālemi un sludināja evaņģēliju daudzos samariešu ciematos. Tas ir tas pats evaņģēlijs. Viņi sludināja par vārdu, viņi sludināja par Kristu, viņi sludināja par Dieva valstību. Un viņi ticēja tātad Filipam par Dieva valstību un par Jēzus Kristus vārdu, un viņi tika kristīti. Tāpēc arī šeit ir rakstīts, tas, kas tic un tiek kristīts, tiks izglābts, ka viņi pieņēma šo evaņģēliju. Arī apostoļu darbos mēs varam redzēt līdzīgi 16. nodaļā, kur šis cietumsargs, kad viņš redz zemestrīci un to, kas tur noticis, viņš saka, vīri, kas man jādara, lai tiktu glābts. Viņš runā uz Pāvelu un Sīlasu. Un tie sacīja, tici uz kungu Jēzu Kristu, un tu tiksi glābts un tavs nams. Un tie runāja uz viņu tā kunga vārdu un uz visiem, kas bija viņa namā. Un viņš ņēma tos tajā pašā naktas stundā, nomazgāja viņa brūces un tika kristīts, viņš un visi viņējie nekavējoties. Viņš arī saņēma šo, tā jau teikt, glābšanu. Viņš ticēja uz Jēzu Kristu un viņš kristījās. Un viņš pieņēma šo evaņģēliju. Arī apostoļu darbos 15. nodaļā ir aprakstīts par Pētera sludināšanu, kur viņi spriež par to, vai pagāniem ir jāapgreizās, jo bija nākuši uz Antiohiju jūdi no Jeruzālemes, un viņi teica, ja vien jūs netiekat apgreizīti, jūs nevarat tikt glābti. Evaņģēlijs saka, kas tic un tiek kristīts, tas tiek glābts. Tur nav nekas par apgreizīšanu. Un arī evaņģēlijs saka, ka visām tautām. Bet tur bija nākuši kādi, kas sludināja citu labo vēsti, kas sludināja citu evaņģēli, un viņi sacīja, ja vien jūs netiekat apgreizīti, jūs nevarat tikt glābti. Un tāpēc viņiem bija diezgan asas diskusijas par to, un viņi nāca uz Jeruzālemi un pie apostoļiem un prasīja, ko darīt. Un Pēteris teica, vīrieši un brāļi, jūs zināt, ka pirms laba laika Dievs izdarīja izvēli starp mums, ka pagāni caur manu muti dzirdētu evaņģēlija vārdu un ticētu. Un Dievs, kas pazīst sirdis, dod tiem liecību, dodams tiem svēto garu, gluži kā mums. Šeit arī tas pats, ko Jānis sākumā sludināja. Viņš saka, es jūs kristīju ar ūdeni, tos, kas nožēlo grēkus, bet viņš saka, nāks šis valnieks, nāks šis Dievs, kurš jūs kristīs ar svēto garu. Un Pēteris saka, ka tad, kad es sludināju pagāniem, viņi dzirdēja evaņģēliju, viņi ticēja un viņi saņēma šo svēto garu. Un tas ir tas stāsts par Kornēliju, kad viņš bija pie Kornēlija. Un Kornēlijs bija ticīgs cilvēks, viņš devā rakstīts dāvanas nabagiem, viņš lūdza Dievu, viņš gavēja, viņš ir aprakstīts kā dievbijīgs cilvēks. Tad nav runa par viņa glābšanu no grēkiem, jo viņš pazina Dievu, un Dievs ar viņu runāja, Dievs viņu sūtīja eņģeli, bet viņam bija vajadzīgs Pēteris, kurš nāca un viņam sludināja šo evaņģēliju. Te ir apostoļu darbos 15. nodaļā rakstīts, ka viņš nāca un viņš sludināja evaņģēliju. Tā bija šī labā vēsts par šo valdnieku, par šo Jēzu Kristu, kurš ir nācis un caur viņu šī valstība. Tātad evaņģēlijs, lai arī viņš ir par Jēzu Kristu un par to, ka viņš mira par mūsu grēkiem un tika apbedīts un augšām cēlās, te ir rakstīts, ka kādi cilvēki, kuri nebija pirms tam dzirdējuši evaņģēliju, viņi tik un tā bija glābti. Ka viņi nebija dzirdējuši
pilnībā šo evaņģēliju, visas tās lietas, kas tiek ietvertas. Jo Dievs pašā sākumā jau bija apsolījis par Jēzu Kristu, un visi, kas kopš pasaules radīšanas ticēja šo Dieva glābšanu, kas sekos pēc tam, viņi tika glābti. Tie, kas nožēloja grēkus vecajā derībā un ticēja uz Dievu, viņi tika glābti. Bet šeit viņš runā par nedaudz kaut ko vairāk, un arī es lasīju no Pētera vēstules par šiem vecās derības praviešiem, kuros bija Kristus gars, bet kuri neredzēja īsti to glābšanu, kas ir jums gaidāma, kur viņš teica to, kas jums pasludināta caur evaņģēliju. Viņi to īsti neredzēja, un tāpēc arī šis Kornēlijs, viņš līdz galam visu nesaprata. Un Pēteris, kad viņš nāca pie viņu, viņš viņam stāstīja, tik tiešām es nomanu, ka Dievs neciena personas, bet tik vienā tautā tas, kas viņu bīstas strādā taisnību, tiek no viņa pieņemts. Tad Kornēlijs bija kāds, kurš viņu bijās un strādāja taisnību, un viņš bija no viņa pieņemts. Un viņš saka, vārdu, ko Dievs sūtīja Izraēla bērniem, sludinādams mieru caur Jēzu Kristu, viņš ir visa kungs. To vārdu es saku jūs zināt, kas tika pavēstīts pa visu Jūdeju un sākot no Galilejas pēc kristībām, ko Jānis sludināja. Kā Dievs Jēzu no Nāceretes svaidīja ar svēto garu un ar spēku, kurš gāja apkārt, darīdams labu un dziedinādams visus tos, kas bija vēlna apspiesti, jo Dievs bija ar viņu. Un viņš stāsta par šīm lietām, par to, ka Dievs ir pieņēmis jau Kornēliju, ka viņš ir tas, kurš bīstās Dievu, bet viņš stāsta, ka šis evaņģēlijs ir par Jēzu Kristu, kurš nāca un kuru Dievs svaidīja ar svēto garu, kurš ir visa kungs un kurš nāca un sludināja mieru un kurš nāca un dziedināja un palīdzēja. Un viņš saka, sākot no Galilejas pēc kristības, ko Jānis sludināja. Tas ir tas brīdis, kā arī Marka evaņģēlā rakstīts šī evaņģēlija iesākums, kad nāca šis glābējs uz zemes. Un tad, kad viņi dzirdēja, viņi saņēma svēto garu, tā kā arī Pēteris teica, ka mēs pirms tam saņēmām, kas bijām ticējuši. Un tas ir apmēram jaunajā derībā, apmēram viss, kur rakstīts par to, kā tiek sludināts evaņģēlijs, par to, kāda ir šī vēsts, kas tiek sludināta. Bet jaunajā derībā ir ļoti daudz kopumā par evaņģēliju, un es gribēšu nākamajās reizēs, ja Dievs dos arī par to, ko tas ietver. Jo evaņģēlijs, kā es teicu, nav vienkārši laba vēsts par kaut kādu lietu, kas ir notikusi pirms 2000 gadiem, kā tas mūsdienās komerciāli tiek pasniegts, kad ir Ziemassvētki, tad ir šī labā vēsts, un tad Jēzus piedzima un visiem jābūt priecīgiem. Bet tā ir labā vēsts, kura varbūt katram personīgi, kurš tic. Tam, kas tic, viņš netiks apkaunots, un arī tam, kas tic un tiek kristīts, kā viņš saka, tas tiks glābts. Un es gribētu lasīt beigās no romiešiem 1. nodaļas. Romiešiem ir vēstule tāda, kas, varētu teikt, ieliek pamatus, izstāsta visu sīki par to, par ko, kāpēc Jēzus nāca un kāda ir glābšana, kas ir pagāni, kas ir jūdi un daudzas citas šīs lietas. Un Pāvils saka šo romiešiem 1. vēstuli. Pāvils Jēzus Kristus kalps aicināts būt par apostuli, nošķirts Dieva evaņģēliem. Tad viņš sāk runāt par šo evaņģēliju, un viņš saka, ka viņš ir nošķirts Dieva evaņģēliem. Viņš kalpo šim evaņģēliem. Viņš saka, ko viņš pirms tam bija apsolījis ar saviem praviešiem svētajos rakstos. Šis evaņģēlijs bija apsolīts, un mēs lasījām, kā pravieši bija solījuši, kā nāks šis evaņģēlijs, šī labā vēsts. Attiecībā uz savu dēlu Jēzu Kristu. Attiecībā uz Dieva dēlu, Jēzu Kristu, un viņš saka mūsu kungu, kas atbilstoši miesai tika darīts no Dāvida sēklas, un par ko mēs skatījāmies pagājušajā reizē, ka viņš bija Dāvida dēls, ka viņš bija šis ķēniņš, bet viņš bija cēlies no miesas, viņš bija gan cilvēks, gan Dievs, bet tādā viņš bija arī cilvēks. Un paziņots Dieva dēls ar spēku atbilstoši svētuma garam, caur augšām celšanos no mirušajiem. Viņš bija cilvēks no Dāvida sēklas, bet tad, kad viņš augšām cēlās no mirušajiem, viņš parādīja, ka viņš bija arī Dieva dēls, ka viņā bija šis gars, kurš viņu uzcēla augšā, caur kuru mēs esam saņēmuši žēlastību un apostuļu amatu par paklausību ticībai starp visām tautām viņa vārda dēļ. Un tad viņš saka, ka šis ir evaņģēlijs, ko es sludinu par Jēzu Kristu, kas tika apsolīts senāk. Šis arī Dieva evaņģēlijs. Visu par to, kas viņš ir un ko viņš darīja,
Un ne tikai, bet par to, lai arī visas tautas paklausītu šai ticībai. Un tāpēc viņš ir šis apustulis šajā evaņģēlijā. Un viņš saka arī jūs, kuriem sludināts arī, kas ir paklausījuši. Tad viņi arī ir daļa no šī evaņģēlija. Kad mēs lasam no 1. korintiešiem 15, kur rakstīts, ka šis evaņģēlijs ir, kur Kristus nomira par mūsu grēkiem, viņš tika apbedīts un viņš uzcēlās. Šis evaņģēlijs, jeb šī labā vēsts, ir vispārīgi labā vēsts, kas var būt piepildīties jebkuram, bet viņa, kā teikt, viņa ir ietekme mūsu dzīvē tikai tad, ja mēs paklausam. Cilvēkiem nedod nekādu labumu zināt vienkārši, ka Jēzus nomira, tika apbedīts un augšām cēlās. Bet viņš šeit saka, caur kuru mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amata par paklausību ticībai starp visām tautām viņa vārda dēļ. Dievs aicina paklausīt šim vārdam, noticēt šim vārdam. Un pēc tam romiešiem viņš arī tālāk stāsta, kas ir šī vēsts, ko viņš ir sludinājis, bet es, lai nerunātu vēl daudz vairāk par visu šo, šī pēdējā rakstījot, par ko es runāju, gribēju, es nezinu, es varu pateikt konspektu, es jau mēģināju pateikt dažādos veidos, kad mēs skatāmies šiem nosaukumiem. No šiem nosaukumiem mēs varam saprast, kas ir šī labā vēsts, ka tā ir Dieva labā vēsts ar viņa dēlu Jēzu Kristu, ka tā ir par mieru, žēlastību, par glābšanu un viņa valstību, kas ir visiem cilvēkiem. Tāpēc arī 1. korintiešiem mēs varam redzēt apmēram šo lietu. Mēs varam redzēt praviešos to, kas ir šī lieta, ka Dievs nāk un viņš valda, un mēs to varam redzēt arī no evaņģēlijiem pašiem, no šiem 4 evaņģēlijiem. Katrs evaņģēlija autors Matejs, Marks, Lūka un Jānis, viņi katrs to pieraksta savādāk, un viņiem visiem ir viena tā pati labā vēsts. Marks to pieraksta diezgan īsi, citi to pieraksta nedaudz garāk, Jānis to pieraksta skatoties jau no pasaules radīšanas, kad Dievs bija tas, kurš visu radīja, un tad viņš nāca un kļuva cilvēks, un viņš nāca glābt cilvēkus. Bet principā visos šos evaņģēlijos, ja mēs lasam, šī ir šī labā vēsts par Jēzu Kristu. Šī labā vēsts ir par šo personu, kas nāca nevis tikai par labām lietām, ko Dievs dod, kā viņš dod lietu, un kā viņš dod sauli, un kā viņš dod auglīgus laikus un visu ko citu, bet par to, ka viņš pats nāca uz zemes, un viņš nāca kā cilvēks, un viņš nāca nest glābšanu cilvēkiem. Un ceru, ka šis mans nedaudz pētījums, jeb atstāstījums bija noderīgs. Āmen.